Čau visiem, tas Ēvi, un kā jūs zināt, mana kanāla. Tātad šodien mēs varam jau sākt zīmēt kārtu tālāk. Es jau tā saku, zīmēs tāpēc galvina, kā no sākuma jāzīmē rastotnieks, tad ir jāzīmē tāds kā pusaplītis, un tad var sākt zīmēt austiņas. Un tad sākas acis. Un tad, tālāk, es teikšu. Tad mēs zīmējam kādu, es pirms precīzi nemāku zīmēt viņam tās kājas, bet, jā. Cik man ir kārtas, bet es nemāku precīzi uzzīmēt. Tad, jā, bet es tik un tā zīmēju. Tad, lūk, jau ir kājas viņam. Divas tikai. Pēc tam mēs varam sākt zīmēt jau ķermeni. It kā tas būtu ļoti, ļoti liels kaķis. Viņš kaut kur dotos. Un tad es esmu uzzīmējis pārējo asti, šeit un ķepiņas. Tātad, tā pārējais ķermenis. Jā, tā gaisma tāda dīvaini ir. Tad mēs varam, lūk, ķepiņas un asti. Tātad šāds izskatās tagadējais kaķītis. Tātad pirmais, tas, otrais, tas, trešais, tas, ceturtais ir acis, septītais ir lūk šis, astotais ir šis kājas, un beidzot devītais ir viss, ir tas un tas. Tad šeit jūs sākat varēt vadīties. Tātad, pirmais, kas ir jāzīmē, ir šis. Otrais ir jāzīmē kā tās pusaplītis. Trešais ir jāzīmē austiņas. Ceturtais ir actiņas. Piektais ir, kur mums ir piektais, paskatīsimies. Oi, pietiet. Pieci, 6, 7. Tad piektais ir kāda kaķītim tā mēlīte ir ārā. Un tad nākamais sestais ir rekur kājas. Un septītais ir aste ar šo tā lielo ķermeni. Tad tagad mēs varam izkrāsot ar 3 krāsām, bet es ņemšu vienu. Tāpēc oranžā un zeltainā. Vienalga kādā krāsā ir kaķis, bet tā ir pašu fantāzija saucamā. Un jā, tātad mēs varam izkrāsot. Un jā, un tātad sāksim krāsot. Tad es izkrāsošu kā pirmās austiņas zeltainā krāsā un kopā ar oranžo pieliekot klāt. Sajaucot tikai 2 krāsas kopā. Un pagaidiet, man vajag vēl vienu krāsu. Tad es paņēmu vēl 2, kuras es atradu. Tad es saku, priekšmēlītes. Of course. Zaļu mēs varam paņemt priekšā cīmeni. Un mēs tās ūziņas viņam varam izkrāsot.